šāda sadarbība starp skolotājiem, es domāju, reizes 4 gadā tas būtu ļoti, ļoti apsveicami, bet katram ir savs darbs, katram ir savas lietas, un tomēr arī pastāv privātā dzīve, un tomēr nevar visu laiku būt darbs. Bet katrā ziņā, ar ko es tagad redzu, es apmierināts, ka mūsu Latvijas bērni ir pietiekoši augstā līmenī nodarbināti un tiešām viņi ir spējīgi valstī, pasaulē parādīt, ka mums tomēr tas sports ir pietiekoši, kā jau es teicu, labā līmenī un ar attieksmi un ar tiešām arī ieguldīto darbu mēs redzam šos rezultātus. Super, paldies! Kāpēc šie kursi notika šajā reizē Valmieras valsts ģimnāzijā? Jo Andris Luks piedāvāja. 2 gadu atpakaļ mēs esam atvēruši jaunu sporta zāli ar visiem, ar visu infrastruktūru ļoti labu. Un esam arī vadījuši kursus arī citreiz. Ir 3 tādas ļoti pozitīvas lietas. Ļoti daudz ir praktiskas nodarbības, kuras vada paši skolotāji praktiķi. Piedalās kursos ļoti motivēti, attraktīvi, ar ārkārtīgi labu attieksmi skolotāji, kas nav mazsvarīgi arī kursu nodarbību vadītājiem, jo šīs kursu nodarbības dod šo informāciju gan skolotājiem, gan lektoriem, kas vada šo nodarbību, ka viņas ir saistošas skolotājiem ikdienā noderīgas. Šī labā motivētā gaisotne, kas ir no skolotāja puses un attieksme, tas ir fantastiski. Un tāpēc šie kursi arī neskatoties uz to, kad ir dalījums maksas. Vēlos jūs sveikt ar ierašanos Valmierā. Sveicu jūs šoreiz attālināti. Un vēlos novēlēt jums, lai izdodas šajos kursos iegūt cerēto. Daudz interesanta, ko jūs kursu lektori un nodarbību vadītāji ir sagatavojuši. Vairāk man patika igauņi ar nūdelēm, kas strādāja. Tas man patika. Ir tik daudz praktiskās darbošanās. Viss to arī pirms uz sevi izmēģināt, pirms tas sniedz skolēniem. Man vairāk spēles taisa. Likās interesantāk. Tas vairāk es varu izmantot savā darbā vairāk tieši. Ļoti pašlabākie kursi, kādos es bijusi. Viss patika, ļoti patika mamanets. Ar volejbolu bumbām. Tagad zinās, kādu vajag inventāru jaunu skolā iegādāties. Viena no labākajiem kursiem, uz kādiem pēdējā laikā ir būt. Mamanets ļoti patika. Vakarnē patika basketbola bumbām, ļoti patika vingrinājumi. Esmu Argita Džeriņa, strādāju Rīgas Jūras vidusskolā, mācu sports un veselība priekšmetu vidusskolas klasēm no 10. līdz 12. Vēl mums skolā medicīnas virziens, tā kā esmu arī fizioterapeite, tā mums ir padziļinātā medicīnas apguve vidusskolāniem. Tur es mācu 12. klasē fizioterapijas pamatus. Esmu arī Strazdumuļas vidusskolā, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja, fizioterapeite. Tā kā sports un fizioterapija visa pamatā, kustības visa pamatā. Numurs 38. Arnita Krieviņa! Tie tev tiek atmaksāti. Jā. Man tikko no orko klīnikas sanīt. Nu tad, Arnita, 62. Mārtiņš Rībens. Šīs joprojām var pasūtīt, ja ir gribēšana, var pieteikt. Ja atceramies treneri no Holandas, šīs ir tieši sūtīts no turien. Daiga, jā. Jā, Daiga. Daiga Zvaigzne Kalne. Nāc izvēlt. 63. Ilona Kalna. Jā, Valdone! Līdz 2. 72. Jā, Daina!
21 Māris Stabiņš. Saliekat vairākas kopā un taisat nodarbību. Zanda, Beiti. Pati pirmā bija. Māliņš Aivars. Sandra Ruša. Un jāvelk nākas numurs. Valters! Valters ir uz vietas! Galīgi neizskatījās pēc Valters. Mums šodien puišu dienu. Divi palikuši. Valters, Matīsā! Vēlos aicināt ņemt dalību pirmajos starptautiskajos sporta skolotāju kursos Latvijā, kuri tiks organizēti no 10. līdz 14. augustam Mūrjāņa sporta ģimnāzijā. Un vēlos noteikti pateikt lielu paldies Māmies valsts ģimnāzijas kolektīvam, kur bija iesaistīti šī pasākuma organizēšanā.